Valsts kontrole secinājusi, ka bijušā premjerministra Krišjāņa Kariņa speciāli avioreisi radījuši ap 545 000 eiro nepamatotus izdevumus. No tiem Latvijas budžetam vairāk nekā 220 000 eiro. Pirmkārt, ir veikta nelikumīga rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem. Rojas pagasts grib izstāties no Talsu novada. Tur punktu pieliek nesakārtotais ceļš uz novada centru un salauztais gājēju tilts. Aptauju par novadu sadalīšanu sāk arī Ādažu novads. Mums ir savi sapņi, un tad kopš apvienošanās te visi mēs jūtamies, ka viņi paslaucīs kaut kur apakšā zem tepiķīša. Lai nodrošinātu portatīvās datortehnikas pieejamību arī bērniem no sociāli neaizsargātām grupām, ar Eiropas Savienības atveseļošanās fonda atbalstu īstenots projekts Dators ikvienam bērnam. Nav jāskatās mācību grāmatā no atsevišķi par tām nodaļām, es varu uzreiz atrast, ko man tieši vajag no tā, ko es mācos. Labvakar, skatītāji! Ir 10. aprīlis trešdiena un jūsu uzmanībai RTV ziņas 9. Ar jums kopā Gustavs Māziņš. Valsts kontrole šodien publicētajā ziņojumā par bijušā premjerministra Krišjāņa Kariņa no jaunās vienotības darba braucieniem ar biznesa aviācijas lidmašīnām pa Eiropu atklājusi, ka kopumā radīti ap 545 000 eiro nepamatotu izdevumu. No tiem Latvijas budžetam vairāk nekā 220 000 eiro. Valsts kontrole informāciju nodevusi tiesību sargājošām institūcijām, bet ģenerālprokurors Juris Stukāns norāda, ka atbildīgi par nodarījumu ir tā brīža ministru prezidents, viņa biroja vadītājs un valsts kanceleja. Valsts kontroles ziņojums par atklātajiem pārkāpumiem veiktajā revīzijā par biznesa aviācijas lidmašīnu izmantošanu ekspremjera Krišjāņa Kariņa darba braucienos pa Eiropu ir piepildīts ar asām faktu konstatācijām. Tajā kritizēta gan ekspremjera Kariņa, gan tolaik viņa biroja vadītāja Jāņa Patmalnieka no jaunās vienotības, gan valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska rīcība. Valsts kontrole uzskata, ka izmantojot speciālos lidojumus, arī tajos gadījumos, kad valstī nebija izsludināta ārkārtas situācija un kad samērojumā laikā bija pieejamas regulāro komerc reisu alternatīvas, pirmkārt ir veikta nelikumīga rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem, kas pēc valsts kontroles veiktajām aplēsēm veido papildus vismaz 222 000 eiro. Valsts kontrole konstatējusi, ka līgumreisu lidojumu pasūtīšanai valsts institūcijas nevis veikušas tiešus pasūtījumus biznesa aviācijas lidojumu nodrošinātājiem, bet gan izmantojušas starpnieku pakalpojumus, kam kopumā samaksājuši vismaz 91 000 eiro. Attiecīgi mēs arī konstatējām, ka kopumā vispār nenolīgstot par to, kāda būtu paredzamā samaksa, ir samaksāts šajā posmā, ķēdes posmā starp speciālo lidojumu brokeri un valsts kanceleju, ja publiskajiem līdzekļiem ceļojumu aģentūrām par to pakalpojumiem 91,2 000 eiro, jeb vidēji 2850 eiro par vienu lidojumu. Tāpat pārbaudē secināts, ka daudzkārt nav izmantots tobrīd tirgū esošais lētākais piedāvājums līgumreisa lidojumam. Valsts kontrole noraida kā nepatiesu dažādu valsts amatpersonu iepriekš pausto, ka biznesa aviācijas izmantošana notikusi steidzamas nepieciešamības dēļ. Valsts kontrole, konstatējot nesaimniecisku rīcību ar valsts līdzekļiem, visu informāciju tālāk nodevusi ģenerālprokuratūrai. Tās vadītājs Juris Stukāns noraida iespējamību, ka līgumreisu izmantošana amatpersonu darba braucieniem Latvijā ir likumīga. Dzirdot šodien valsts kontroles skaidrojumus no prokuratūras viedokļa vai no juridiska viedokļa secinājums būtu vēl bargāks, un to mēs arī vērtēsim. Visi līdzekļi, kuri tika izmantoti čarter reisos, ir prettiesiski izmantoti. No kā tas izriet, to arī apstiprināja tikko kolēģi skaidrojot. Mēs esam konstatējuši un viennozīmīgi apgalvojam, ka tiesiskais regulējums līdz šodienai Latvijā neparedz iespēju ministru prezidentam izmantot vai kādai citai amatpersonai izmantot līgumreisus. Šobrīd apsūdzības vēl nevienam nav izvirzītas. Prokuratūra vāc lietiskos pierādījumus un veic operatīvās darbības. Norit aktīvs darbs. Saskaņā ar kriminālprocesa likumu visi šie iegūtie materiāli ir pierādījumi, kas ievērojami atvieglos izmeklētiem darbu, jo tas atkārtoti nav jāizdara.
Tāpēc es ļoti ceru, ka izmeklēšanas iestāde kopā ar prokuroriem saprātīga sabiedrībai saprotama laikā spēs nodrošināt krimināla lietas izmeklēšanu un virzību. Ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš marta beigās šīs lietas dēļ paziņoja par atkāpšanos no amata un darba pienākums pārtrauks veikt 11. aprīlī. Viņa toreizējā biroja vadītājs Jānis Patmalnieks noliedz, ka būtu rīkojies nelikumīgi, savukārt valsts kanceleja paziņojumā norāda, ka visa atbildība jāuzņemas ministru prezidentam un viņa birojam. Šī brīža Latvijas premjere Evika Siliņa valsts kontrolas ieskatā arī vienreiz izmantojusi līgumreizu. Revizori vērtē to kā likumīgu, bet tajā pašā laikā neekonomisku Latvijas valstī. Prokuratūra savukārt uzskata, ka pilnīgi visi līdzekļi, kas izmantot līgumreizu lidojumiem, ir nelikumīgi. Krišjāns Kļaviņš, RTV. Ministru prezidente Evika Siliņa izdevusi rīkojumu uz dienesta pārbaudes laiku no amata atstādināt valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski. Atstādināšanas laikā valsts kancelejas direktora pienākumus uzdots pildīt valsts kancelejas direktora vietniecei juridiskajos jautājumos Inesei Gailītei. Šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču ministru prezidente medijiem norādīja, ka jau šorīt agri no rīta informējusi valsts kancelejas vadītāju par viņa atstādināšanu. Jo apgalvojumi, ko vakar saņēmusi no valsts kontroles, ir gana nopietni, tāpēc Siliņa uzskata, ka šobrīd atstādināšana nepieciešama, lai dienesta pārbaude notiktu pēc iespējas objektīvāk. Ministru prezidente arī uzdevusi valsts kancelejai arī mainīt sistēmu, sakārtot normatīvo bāzi, lai speciālie lidojumi būtu iespējami, taču tiem jābūt finansiāli izsvērtiem, tāpat jābūt arī iepirkumu sistēmas sakārtošanai. Es esmu jau pirms laika ierosinājis tādu starp ministriju disciplināro pārbaudi komisiju, kuru vadīs Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, jo vērtēt valsts kancelejas atbildību, protams, nozīmē, ka mums būtu svarīgi, lai šāda komisija būtu gan neatkarīga, lai tomēr tie darbinieki pamatā nebūtu no valsts kancelejas. Tāpēc arī ir šāda starpdisciplināra komisija izveidota, kura vērtēs gan valsts kancelejas vadītāju, gan arī darbinieku, gan arī tā skaitā citu iespējamo personu atbildību. Ministru prezidente arī piebilda, ka politiski Krišjānis Kariņš, atkāpjoties no ārlietu ministra amata, ir uzņēmies zināmu atbildību par šo situāciju. Premjere arī norādīja, ka ar valsts prezidentu šodien pārunāja jautājumus par jauno ārlietu ministru, ir vienojušies par kritērijiem, bet šobrīd vēl nevar nosaukt kādas konkrētas personas vārdu un uzvārdu, jo arī frakcijas izteikušas vēlmi tikties ar nākamo kandidātu, gan arī koalīcijai būs vajadzīga diskusija. Rojas pagasts Talsu novada atkal grib būt neatkarīgs Rojas novads. Vietējie iedzīvotāji šobrīd ļoti saaktivizējušies un iekustinājuši vairākus jautājumus. Ne tikai par atdalīšanos, bet vāc arī parakstus par ceļa sakārtošanu. Turpina Sanita Liepiņa no TV9 Pakalni. Punktu neapmierinātībai pielika pērn rudenī salauztais gājēju tilts. Vietējie uzskata, ka agrākajā Rojas novadā, kad vadība bija tuvāka nekā tagad Talsu novadā, tas noteikti jau būtu salabots. Bet šobrīd Talsi saspringtā finansiālā situācijā, kas cerības uz tiltiņa salabošanu attālina vēl vairāk. Protams, ka tur galvenokārt jādomā ne jau par tiem, kas braukā ar mašīnām apkārt, bet jādomā par to, ka daudz dzīvokļu mājās dzīvo ļoti daudz gados cienījami cilvēki. Un viņiem nokļūt līdz šiem veikaliem, tas nozīmē, ka viņiem jāmēro diezgan pamatīgs līkums cauri centram, pie tam bez gājēju ietvēm. Otrs sāpju bērns ir ceļš no Rojas uz Talsiem, kas ļoti sliktā stāvoklī, taču administratīvi teritoriālajā reformā ceļus uz novadu centriem solīja sakārtot. Nākamgad tā remontam bija jānoslēdzas, bet tas pat nav īsti sācies. Projekts jau tika sākts izstrādāt 21. gada beigās. Cilvēki visi nomierinājās, tiešām procesiem jābūt tādiem, kādiem viņiem ir jābūt, jāpagaida. Bet ir pienācis 24. gads, cik mums ir informācija. Šis finansējums nav un projekta izstrāde arī principā uz šo brīdi tikai ir kaut kādā stadijā, kad izstrādās.
Un tad visu laiku tiek mums solīts. Es domāju, ka politiķiem ir jānes kaut kāda atbildība par to, ko viņi sola. Dažu nedēļu laikā 50 aktīvo rujnieku sanākuši kopā jau vairākas reizes, viena no tām arī šonedēļ, lai jautājumus virzītu uz priekšu. Tikmēr pirms dažām dienām viesojoties Talsos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre norādīja, ka pēc novadu reformas pagājuši vien 3 gadi, kas pārāk īss laiks. Es domāju, ka jāpaiet ir vismaz 4 gadiem, tas ir vienam sasaukumam. Līdz ar to mūsu un arī mans aicinājums, tā skaitā rojas iedzīvotājiem, mācīties sastrādāties, strādāt kopā, sadarboties, meklēt tās iespējas, kas ir pozitīvas no apvienošanās, izmantot tās un strādāt kopā. Mēs no ministrijas puses šobrīd neplānojam pārzīmēt Latvijas karti. Rojnieki uzrakstījuši atklātas vēstules ministrijām, Talsu novada domai, Latvijas valsts ceļiem un dažu dienu laikā savākuši vairāk nekā 1500 balsu platformā manabals.lv. Un šobrīd plānots publiski paust savu viedokli 30. aprīlī, veidojot braucienu. Saneta Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni. Šobrīd neapmierinātību ar administratīvi teritoriālo reformu izrāda vairāki novadi un nepieciešamība atvērt administratīvi teritoriālo likumu, lai lemtu par Varakļānu novada nākotni, uzjundījusi cerības uz atkal atdalīšanos. Šonedēļ aptauja sākt arī Ādažu novadā. No Carnikaviešu puses tā izvērtusies cīņā par neatkarības atkal atgūšanu, ko Carnikava pirmoreiz jau izcīnījusi atmodas laika sākumā, kad atdaloties no Ādažiem kļuva par patstāvīgu novadu. Plašāk Sandras Leitānes sižetā. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas šonadēļ sākt aptauju par Ādažu un Carnikavas novadu sadalīšanu iepriekšējās administratīvajās robežās. Lēmums pašvaldībā pieņemts, jo ar šādu aicinājumu vērsušies gan iedzīvotāji, gan Saeimas frakciju deputāti no ZZS un apvienotā saraksta. Priekšsēdētājs vietnieks, kurš pats ir ādažnieks, uzskata, ka pašreiz vēl esot grūti pateikt, vai dzīve labāk vienā novadā vai atsevišķos, jo plānotā reorganizācija vēl nemaz nesot īsti pabeigta. Protams, ka mums ir lielāks budžets kopējais, un faktiski mums ir lielāks iespējas realizēt kopējus lielus projektus. Pretēju uzskatu pauž opozīcijas deputāts no Carnikavas. Mums ir savi sapņi, un tad kopš apvienošanās šie mūsu Carnikavas novada sapņi, kā mūzikas mākslas skola, ceļi apkārt skolai un bērndārzai, te visi mēs jūtamies, ka viņi paslaucīti kaut kur apakšā zem tepiķīša. Un mums tā lieta sāp. Lai arī būdam labi cilvēki, bet tajā mirklī, kad ir balsojums par ierobežot naudaņu, tad, protams, nostrādā princips katram savs krekls tuvāks. Tikpat dažādi ir arī iedzīvotāju viedokļi. Ādažos aptaujas anketu kastīte ir pilnīgi tukša, un RTV uzrunātie ādažnieki teica, ka jādzīvo draudzīgi. Man netraucē ne Carnikavu, kad ir atsevišķi, ne kad ir kopā. Nejūtiet izmaiņas par? Ne. Visiem jābūt draudzīgiem. Tikmēr Carnikavā anketu kastīte pildās strauji, un iedzīvotāji aizgūtnēm stāsta, ka pēc apvienošanās dzīve kļūst sliktāk. Arī svētki vairs netiekot atzīmēt tik daudz un tik krāšņi, kā savā novadā dzīvojot. Ne zvejnieku svētki, ne Jāņi, arī to remontu, kas mums ir paredzēts Carnikavā, tur es tur Liepalejā dzīvoju tālāk. Ceļš mums tur ir šausmīgs. Bija paredzēts, kad iztaisīs platāku trotuāru, viss. Neko, naudu pietrūka. Priekš mums nav naudas. Zināmā mērā gan var teikt, ka Carnikaviešiem tā ir cīņa par neatkarības atkal atgūšanu, jo tikai atmodas laika sākumā Carnikava panāca atdalīšanos no Ādažiem. Viņi svin to savu uzvaru vēl joprojām un nepieņem neko citu. Jā, jaunā paudzes maiņas rezultātā droši vien, ka tie viedokļi mainīsies. Ja jūs nointervēsiet kādu jau jaunāku iedzīvotāju, es domāju, ka viedokļi būs pilnīgi atšķirīgi. Šobrīd gan var teikt, ka sākusies arī politiskā cīņa par varu, kas visticamāk beigsies ar administratīvo tiesvedību, jo Carnikavā izvietotais banners rāda, ka pašvaldības investīcijas Carnikavā ir par gandrīz 2,5 miljoniem eiro mazāks nekā Ādažos, bet oficiālie pašvaldības dati vēsta, ka starpība ir tikai aptuveni 500 000 eiro. Ādažu novads gan nav vienīgais, kurš veic aptaujas par atgriešanos iepriekšējās administratīvajās robežās. Reformas ietvaros tika izvirzīti vairāk kritēriju, kurus ir jāizpilda, lai varētu pieņemt lēmumu par teritoriju apvienošanu vai arī, piemēram, par to, ka šī teritorija ir pati patstāvīga.
un pie Rīgas pašvaldībām. Tad tas, kas robežojās ar Rīgu, tas bija viens kritērijs par minimālo iedzīvotāju skaitu 15,000. Savukārt pārējām teritorijām tas bija kritērijs, attīstības centrs. Jāvērtē arī, vai iniciatīvas rezultātā par priekšlikumu, kas tiek izteikts, vai tai teritorijai var piedāvāt vai attiecināt visus tos kritērijus. Gala lēmumu par pašvaldību priekšlikumiem administratīvi teritoriālās reformas pārskatīšanā pieņems Saeima. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Ziņu turpinājumā stāstīsim vēl par citām aktualitātēm īsumā. Saeimas Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti šodienas sēdē pauda bažas par sabiedriskā transporta pārvadātāju jautājumu Cēsu un Limbažu, arī Siguldas apkārtnē, jo līgums ar līdzinējo pārvadātāju akciju sabiedrību CATA noslēgsies šī gada 30. jūnijā. Komisijas deputāti sēdes laikā secināja, ka šobrīd ir diezgan liela neskaidrība ar vairākiem jautājumiem saistībā ar autotransporta direkcijas darbību, tomēr jāsniedz konkrētāki risinājumi saistībā ar minētajām maršrutu tīkla daļām. Sēdes dalībnieki pauda bažas, ka līdz 1. jūlijam netiks atrasts jauns sabiedriskā transporta pārvadātājs. Autotransporta direkcijas pagaidu valdes priekšādātājs Artūrs Caune informēja, ka pat laban 14 reģionālo autobusu maršrutu daļās ir noslēgts līgums ar iepirkumu uzvarētājiem, savukārt daļās Cēsis un Limbaži Sigulda ir jāizsludina atkārtots iepirkums. Bilingvālās grupas bērnu dārzos nespēja nodrošināt pietiekamas latviešu valodas zināšanas. Atbildot uz Satversmes tiesas jautājumiem lietā par normām, kas nosaka izglītības iegūšanu tikai valsts valodā arī privātajās izglītības iestādēs, norādīja Liepājas Universitātes profesore un Liepājas Universitātes Kurzemes humanitārā institūta vadošā pētniece Dace Markus. Mazākuma tautību bērnu latviešu valodas prasme nav atkarīga no tautības vai citiem apstākļiem, bet no tā, vai bērns apmeklē grupu latviešu vai krievu valodā. Pētījumi apliecinot, ka atšķirības starp šīm grupām bija ievērojamas. Daudzi mazākumtautību bērni, kuriem bērndārzos mācību apguve bija latviešu valodā, valodas attīstības līmenis pilnīgi atbild tam, lai spētu turpināt mācības latviešu valodā arī sākumskolā. Cita situācija bijusi grupās, kurās bijusi bilingvāla apmācība un dominējusi krievu valoda. Šādās grupās bērnu latviešu valodas zināšanu līmenis bija stipri zems. Saeimas Sociālo un darba lietu komisija šodien atbalstīja kompromisa priekšlikumu, kas paredz, ka internetā iegādāto alkoholu atļauts piegādāt pircējiem ne ātrāk kā pēc 6 stundām no pasūtīšanas brīža. Priekšlikums nosaka izņēmumu attiecībā pret alkoholiskiem dzērieniem, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 15 tilpumprocentus. Deputāti sākotnēji gribēja noteikt pilnīgu alkohola interneta tirdzniecības aizliegumu. Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis apgalvoja, ka pilnībā aizliegt to nav iespējams, citādāk varētu pārkāpt Eiropas Savienības direktīvu, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējo režīmu, kurā nav izņēmumu attiecībā pret alkoholu. Savukārt Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis to noraidīja, uzsverot, ka ministrija esot vērsusies pie Eiropas komisijas, kas esot atbildējusi, ka konkrētajā gadījumā jautājums, vai dalība valsts drīkst vai nedrīkst ierobežot pārdošanu, nav direktīvas tvērumā un esam tiesīgi lemt paši. Aizvadītajā diennaktī valsts policija uz Latvijas ceļiem apturējusi 14 automašīnu vai motociklu vadītājus alkohola reibumā, no kuriem 11 šoferiem alkohola koncentrācija organismā pārsniedza 1,5 promili. 4 stipri iereibušie transporta līdzekļu vadītāji apturēti Zemgales reģionā, 3 Rīgas reģionā, bet pa 2 Latgalē un Vidzemē. Aizvadītajā diennaktī tikai 3 no pieķertiem stiprā reibumā esošiem autovadītājiem bija sēdušies pie stūres savam transporta līdzeklim, tātad viņiem spēkraksts tiks konfiscēts, bet pārējiem 6 būs jāmaksā valstī naudas summa atkarībā no pārkāpumā izmantotā transporta līdzekļa vērtības. 3 apturētie transporta līdzekļu vadītāji, kuriem alkohola koncentrācija organismā bija līdz 1,5 promilei, tiks cauri ar administratīvo atbildību. Ziņās stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Notikusi Ungurmuižas Cēsu novadā nomas tiesību izsole un turpmākos 10 gadus to apsaimniekos vietējais uzņēmējs ar komandu. Dakteri klauni rūpējas par patīkamāku atmosfēru slimnīcā. Iedzīvotāji aicināti iegādāties sarkanos klaunu degunus, tādā veidā nodrošinot, lai dakteru klaunu darbs slimnīcās turpinātos. Patiesībā
iepriecinātu, tas varbūt pat nav, man liekas, labākais raksturojošais vārds. Man šķiet, ka vienkārši pamainīt vidi un tādu pārsteigumu efektu. Covid laiks ne tikai negatīvi ietekmē Latvijas izglītības sistēmu, skolēnu zināšanu un prasmju līmeni, bet arī aktualizēja problēmu par tehnoloģiju nodrošinājumu. Proti, ne visiem skolēniem bija vienlīdzīgas iespējas izmantot datoru. Lai nodrošinātu portatīvās datortehnikas pieejamību arī bērniem no sociāli neaizsargātām grupām, ar Eiropas Savienības atveseļošanās fonda atbalstu tika īstenots projekts Dators ikvienam bērnam. Turpina Gunta Matisone. Tagad jūsu uzdevums. Paņemt darba lapas, drīkstat izmantot tātad palīgu materiālus, ja telefonus, bet datorus. Lāmies Pārgājas ģimnāzijā ir ķīmijas stunda. Ir uzdots uzdevums un jāmeklē risinājums. Šim nolūkam lieta noder tas, ka katram skolēnam ir pieejams dators. Tos skola saņēmusi projektā Dators ikvienam bērnam. Mums, teiksim, tas Covid fonds diezgan ietekmēja to, ka ietekmēja skolēnu sekmes un prasmes. Un mazliet atspoguļoja un parādīja to tehnoloģiju, varbūt ne trūkumu gluži, bet to, ka ir nepieciešamība pēc tām tehnoloģijām vairāk tieši skolās. Lāmies Pārgājas ģimnāzija šajā projektā iegūst ap 90 datoru, kas, protams, arī tiek izmantoti un lieta nodara mācību procesā dažādos priekšmetos. Ķīmijā dators var izmantot ļoti daudzveidīgi. Pirmkārt, tātad mācību grāmatas ir pieejamas soma.lv, kur tad arī es parasti lieku, lai tie iet šajā vietnē un skatās. Tad vēl ir jaunā platforma skolo.lv, kur ir dažādi uzdevumi un informācija, prezentācijas. Un ķīmijā vēl noderīgi ir tas, ka var ierakstīt reakcijas vienādojumus un tad izmet dažādas video vai arī pašas reakcijas vienādojumus, un tad ir daudz vieglāk salikt koeficients un vispārējo rīkoties ar šiem te uzdevumiem. Nav jāskatās mācību grāmatā no atsevišķi pa tām nodaļām, es varu uzreiz atrast, ko man tieši vajag no tā, ko es mācos. Piemēram, kādu formulu, man nav jāskatās cauri saturam, var uzreiz atrast to formulu un uzreiz viņu pielietot darba procesā. Kā arī tas ir ļoti viegli pārnēsājums, ja skolotājiem ir dubultstunda, tad ar vienu stundu viņš var aci pret aci attiekties, un otrai viņš var uzdot tieši darbu datorā. Un, ja nav tieši tajā klasē, viņiem nav problēma, mēs paņemam rokās, aiznesam un mācāmies tālāk. Skolā arī kā būtisku iegūmu uzsver arī to, ka līdz ar to visiem skolēniem ir nodrošināts vienlīdzīgas iespējas mācību procesā. Ja nebūtu projekts, tad noteikti izmantot telefonus, bet telefonos šī ekrāna redzamība ir daudz sliktāka un grūtāka. Katram tas telefons, piemēram, ir ar citādākām funkcijām vai dažiem pat nav telefons. Un tad dators ir pieejams visiem. Viņiem nav jākautrējas par to, ka kaut kas ir mazāk vai tieši pretēji kādam ir vairāk, bet viss ir līdzvērtīgi. Kā mēs zinām, pirms pāris gadiem vēl eksāmeni notika rakstiski pamatā, ar roku uz papīra. Tad tagad pārsvarā viss pāriet uz tehnoloģijām un uz datoriem, tad, lai visiem būtu vienlīdzīgākas iespējas arī ikdienā lietot to datoru, nevis tikai atnākot uz eksāmenu, un tad var rasties kaut kādas varbūt grūtības un liekas stress. Bet lai viņi arī ikdienas mācību procesā šo datoru lieto. Skolā vērtē, ka projektam ir vairāk iegūmu nekā izaicinājumu, un tas ir būtiski uzlabojis un veicinājis vienlīdzīgākas piekļuves iespējas tehnoloģijām visiem skolēniem. Gunta Matisone, Reinis Žagariņš, RTV. Aizvadīta Ungurmuižas nomas tiesību izsole Cēsu novadā. Turpmākos 10 gadus kompleksu apsaimniekos vietējais uzņēmējs ar komandu, kurš jau darbojas Ruckas muižā Cēsīs. RTV ziņās jau vēstījām, ka pašvaldība meklē muižai saimnieku un uzņemoties rūpes par vēsturisko Ungurmuižu, uzņēmējs apņemas turpināt šeit iesākto, organizēt klasiskās mūzikas koncertus un piedāvāt klusu, mierpilnu atpūtu. Izsolē par Ungurmuižas kompleksa nomas tiesībām bija pieteicies tikai viens pretendents, un kā noteica izsoles noteikumi, tādā gadījumā tā atzīstama par notikušu. Esam ieradušies uz izsoles komisiju nekustamā īpašuma Ungurmuiža Raiskuma pagasta Cēsu novadas daļas nomas tiesību pirmo izsoli. Tiesības par 1000 eiro mēnesī nomāt Ungurmuižu uz 10 gadiem ieguva uzņēmējs Renārs Sproģis, kurš jau apsaimnieko Ruckas muižu Cēsu pilsētā. Viņš pats gan izsoles brīdī
klāt nebija, jo atrodas ārzemēs. Izsoles komisija uzsvēra vairākus nosacījumus, kas jāpilda nomniekam. Jārūpējas par Ungurmuižas vēsturisko vērtību saglabāšanu, muižai arvien jābūt publiski pieejamai. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa uzturēšana, apsaimniekošana, vietas attīstīšana, piedāvāja kultūras, turisma un viesmīlības pakalpojumus. Ziņu, ka nomas tiesības iegūtas Renāram Sproģim telefoniski paziņoja viņa pilnvarotais un Ruckas muižas kultūras projektu vadītājs Jānis Gabrāns. Bijām kā vienīgie pretendenti un sākotnējais tas dokuments ir parakstīts, ka izsole ir beigusies. Nu, te jau šovakar šampis jādzer, ne? Renārs Sproģis telefona sarunā norādīja, ka Ungurmuižā plāno turpināt daudzas jau tur līdz šim iesāktas tradīcijas. Ungurmuiža, domāju, ka cilvēkiem asociējās ar tādām klasiskām, akadēmiskām, dažādām kultūras izpausmēm, koncertiem un tā tālāk. Iesim to virzienu. Un, manuprāt, tas ir, ne tikai manuprāt, bet mūsu komandas prāt, ka tas ir tāds ļoti labs veids, ka tagad mēs varam ļoti jaudīgi startēt ar divām muižām, ka Rucka paņem savu kaut kādu segmentu, un Rucka arī ir galu galā pilsētā un pilsētas centrā, un Ungurmuiža paņems atkal vēl kaut kādu daļu sabiedrības segmenta. Pašlaik Ungurmuižā vēl ir kluss un mierīgs, taču, kā norāda Jānis Gabrāns, tuvākajā laikā plānots atkal atvērt restorānu un viesunamu. Iesākto turpinās arī ilgadēja muižas pārvaldniece Ieva Nevičorova. Ruckas stāsts mums tiek veidots no nulles. Īsti viņa nebija, tur kaut kas bija, bet šobrīd viņš tiek veidots no nulles. Šeit tas stāsts jau ir gatavs. Ir perfekts stāsts, Latvijas mērogā labi zināms. Un līdz ar to tas mūsu uzstādījums ir, tas stāsts ir noteikti jāturpina. Pieliekot arī kaut ko savu, mēģinot, kā jau tiek teikts, varbūt tās abas muižas kaut kā sasaistīt vai ar vienotu maršrutu vai kaut kā. Un lai arī vienotrai netraucē gala beigās. Te var taisīt kaut kādas klusuma rekolekcijas vai kaut ko tādu, kas tagad ir lielā cieņā patiesībā. Te ir kur pārgulēt, kur paēst, un te var 3 dienas, teiksim, cilvēki baudīt mieru, klusumu. Nomniekus nebiedē arī pienākums ieguldīt muižas uzturēšanā un atjaunošanā, vēl pirms izsoles esot apsakotas vietas, kur nepieciešams veikt lielākos finanšu ieguldījumus. Šim mērķim līdzekļus galvenokārt plānots rast dažādos fondos. Laura Jansona, Raivo Sarlainens, RTV. Dakteru klaunu darbs slimnīcās nav vienreizējs pasākums. Tas ir smalks ikdienas darbs, kas prasa lielu atdevi un emocionālo noturību. Tā mērķis ir palīdzēt bērniem un vecākiem pārvarēt sāpes un bailes, atgūt spēkus, lai slimību uzveiktu. Šobrīd norit labdarības akcija Palīdzi dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida, kurā iedzīvotāji aicināti iegādāties sarkanos klaunu degunus, tādā veidā ziedojot biedrībai, lai viņu darbs slimnīcās turpinātos. Plašāk Hannas Gailes sižetā. Šobrīd dakteru klauni aktīvi darbojas 7 slimnīcās – Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī, Reizeknē, Liepājā un Ventspilī. Vidzemes slimnīca Valmierā ir viena no pirmajām reģionā, kur biedrība savu darbību uzsāk. Tur klauni iepriecina nevien jaunos pacientus, bet arī vecākus un personālu. Šobrīd slimnīcā uz maiņām darbojas 4 dakteru klauni. Patiesībā iepriecinātu, tas varbūt pat nav, man liekas, labākais raksturojošais vārds. Man šķiet, ka vienkārši pamainīt vidi un tādu pārsteigumu efektu, jo nevienmēr jau mums tur ir smieklīgi un baigi jautri. Reizēm svarīgi arī to negatīvo emociju palīdzēt izlādēt. Dakteru klauni darbojas pāros. Vidzemes slimnīcas bērnu nodaļā tie pacientus apciemo 1 līdz 2 reizes nedēļā. Dakteru klaunu stāsts dažkārt iepriecina pacientus arī citās slimnīcas telpās. Mēs sākam ar bērnu nodaļu, un, ja tur ir maz bērni, tad mēs dodamies arī gaiteņos uz rehabilitāciju, apskatāmies visur citur, kur notiek kaut kāda darbība, un bērnus var satikt ne tikai bērnu nodaļā, ir arī citās nodaļās un tā. Uzņemšana, reģistratūra, poliklīnikā. Lai arī slimnīcas pamatdarbs ir veikt nepieciešamās ārstniecības procedūras, ārstēšanās laikā pacientiem svarīgs ir arī viņu psihoemocionālais stāvoklis. Vidzemes slimnīcā stāsta, dakteru klaunu klātbūtne varētu būt biežāk, jo ārstējoties slimnīcā ne visi jaunie pacienti tos satiek. Tas var motivēt un uzlabot ārstniecības procesa norisi, jo, protams, citas manipulācijas ir sāpīgas, varbūt bērniņam arī nepatīkams, un tad esot dakteriem klaunu
jauniem, atrodoties nodaļā un ar viņiem darbojoties, tas process ir iespējams mierīgāks un bērnam emocionāli vieglāk pārvarams. Un bērnam ir jādara jāiet uz procedūru, jādara tas, jādara zāles, tagad jāguļ, tagad jāiet tur, un viņam nav tāda brīvība, un tad klauns ir tas, kurš viņam dod šo iespēju vadīt. Un man liekas, tā arī tāda brīnišķīga darbība, ko mēs šeit ienesam. Lai dakteru klauni turpinātu darboties Latvijas slimnīcās un palīdzētu sniegt atbalstu bērniem atveseļošanās procesā, labdarības akcijas laikā iespējams ziedot veikalos Rimī, iegādājoties sarkanos klauna degunus. Tici, ka mēs palīdzam? Es neticu, es zinu. Hanna Gaile, Reinis Žagariņš, RTV. Šī vakara ziņas ir izskanējušas. Paldies, ka skatījāties. Turpinājumā laika prognoze, bet ar jums tiksimies atkal rīt. Ziņās 15:00, 7:00 īsumā un 9:00 vakarā plašākā dienas notikuma izklāstā. Uz tikšanos! Pērkot jumta seguma Tode, saules paneļiem 50% atlaide. Esi brīvs. Tode. Jumts manai mājai. Naktī debesis lielākoties mākoņainas, taču Kurzemē un Zemgalē tās būs skaidras. Pūtīs mērens vējš un gaisa temperatūra turēsies +5, +8 grādu robežās. Ceturtdien saule mīsies ar mākoņiem, saulainākais būs Latgalē, bet Kurzemes ziemeļos gaidāma kāda lietus lāse. Gaiss iesils līdz pat +14 grādiem Latgalē un Zemgalē, +12 Vidzemē, bet Kurzemes pusē tas būs +7, +8 grādu robežās. Tuvākajās dienās gaisa temperatūra +5, +15 grādu robežās pa dienu, bet naktis iesils līdz +4, +11 grādiem. Siltākā gaidāma sestdiena, bet vēsākais naktī uz sestdienu. Nedēļas nogale sāksies bez ievērojamiem nokrišņiem, debesis vairāk mākoņainas, bet svētdien pa dienu lietus gaidāms visā Latvijā. Pērkot jumta seguma Tode, saules paneļiem 50% atlaide. Esi brīvs. Tode. Jumts manai mājai.